no 1984. gada es strādāju Dunikas pagastā. Man bija vēlēšanās strādāt laukos un nevis pilsētā. Es to arī daru. Tā es gribēju un tā arī ir. Man tajā laikā nodeva ciemu ar 1200 iedzīvotājiem aptuveni. Un es jūtu tādu kā atbildību. Es nevaru tā pamest un aiziet projām. Es arī negribu, es te dzīvoju. Es vienmēr šeit strādādam tik ilgus gadus esmu gribējusi gādāt par to, lai cilvēkiem te būtu pieejami kaut minimālie veselības aprūpes pakalpojumi. Es tiešām visu savu apzinīgo mūžu arī cīnos par šo te cilvēcīgumu. Es cenšos piesaistīt sociālo palīdzību, pieteikt pacientiem vizītes pie speciālistiem, sarunāt visas tās slimnīcas, visus tos organizatoriskos jautājumus, jo man arī svarīgi, ja ģimenes ārsts pasaka, jums jāiet ir uz izmeklējumu, man ir svarīgi, lai būtu tas rezultāts. Es vienmēr saku, ka man ir gadījies vislabākais ciems pasaulē ar vislabākajiem iedzīvotājiem.